Jelgavas operatīvie dienesti diezgan ātri reaģē uz visu. Visur komunālajie mašīnas tā, wow, ko tur dod. Te ir viens koks sagāzies kopā ar elektrostabu. Nē, tas ir gaismas stabs. Jā, te jau diezgan ātri viss sāk sakārtot. Sazaģēts. Vietēji turisti arī skatās, kas un kā. Aiziet uz Raņu parku pusi apstās, kas tur darās. Cerams, ka neviena mašīna zem šitā nestāvēja. Nu jā, turpinam. Sētā it kā viss ok. Jā, pirmie mazie plūdiņi, vai tas, kas palika pāri. Pagaidām nekas baigi traks nav. Raņa parkā viens koks laikam ir sagāzies, jāaiziet apskatās. Tālāk uz ģimnāzijas pusi. Jā, tur baigie plūdi, jā vēl? O, super, paldies. O, būs jāaiziet, jāsver, paldies. Jā, reku cilvēki, reku vietējie turisti. Tā, nu labi, ejam skatāmies tālāk. Raņa parkā tikai viens koks, jā, Raņa parks izturēja visu pasākumu. Jāapstādās, kas tur dara, tur faktiski privātais sektors, tur laikam daudz mājas ir aplūdušas. O, tas būs skats. O, kā viņi tur izbrauc cauri. Ej, tak tu nost. Laipni lūgti Venecijā. Reku autobus gandrīz līdz pašam stiklam. Vedējs. Reku iet, akvabus. Kādreiz Hamburgā redzēju peldošu autobusu, bet šis nav tas gadījums. O, jāpasaka, reku mašīna vienkārši līdz pašam stiklam, kā viņš izbrauks. Gaismas ir zem ūdens jau. Ej, tak tu nost. Ūdens nav tik augsts, var peldēties pat. Ak, Dievs, nabaga saimnieki. Cik tālus te var iziet. Reku čalis pieturas ūdens līdz ceļiem. Tā labi, kā tas Opelis tur izbrauc. Jā, Jelgavnieki ir pieraduši visiem. Čalis vienkārši stāv pieturā līdz ceļiem un viss pie kājas. Sveiki! Ne, diezgan augsti. Telefons zvans. Ok, kājas bija nosalušas, reku. Opelīts, diemžēl, ir apstājies. O, viļņi. Kur šitais brauc normāli. Nu, te ir ritīgi plūdi. Kā es reāli salstu. Vau, kaut ko tādu pirmo reizi mūžā redzu. Reku ričiks vēl. Ej, tu nost. Šitiem nabagiem laikam viss pirmais stāvs ir noplūdis. Ej, tu nost. Sveiki, čaļi, nu ko, gaidām autobusu, ja? Viņš reāli brauc šeit kaut kā, ja? Viņš vedē kāds 3 cilvēks. Kā mēs tur tālāk pat iziet reāli, ne? Reku ar Ričiku brauc viens. Tur ir... Jā, tur dirsā vienkārši, ej, tu nost. Pie tehnikumā visa iela ir tā kā pārsvarā sausa. Jā? Nu šeit laikam tas zemākais punkts. Ko tad tas Opelis iebrauca, jopsi? Reku visi vēl skatās, kas tur notiek. Kā viņš ar to Opeli te izdomā iebraukt? Nevis brauc. Un viss. Jā. Ej, tu nost.
Nu jā, tagad... Nu jā, tagad pat... Cilvēkiem mājas viss te būtu. Jā, tagad pat ugunsdzēsēji nevar izbraukt cauri. Šausmas. Nu jā. Nu jā, būs jāuztaisa visu tā kā... Šitās tā kā notikanalizācijas revīzija visā pilsētā, jā. Noplūdes sistēma ir galīgi garām, jā. Nē, nu labi, tik daudz ūdens laikam bija, ka pat... Jūs droši vien netīra. Jā. 100 punktu. Labi, būs jāiet tālāk, jāskatās, kas vēl pilsētā notiek. Nu, turās. Mums apakšu nedēļas. Reku vienu pielica, ka tur labāk nebraukt. Labai, a jums kas vēl krusa bija kaut kur? Nopiet? Ej, nost. Dobelē bija krusa šodien, ja? Iepriekšējā, tas vēl no iepriekšējās reizes, jā, skaidrs. Ne, principā tālāk nebrauc, tur ļoti dziļš. Apstāsies tāpat, ka tās opelītes. Opelītes tur uzpeldēja jau. Šitāds stāsts. Rekas sekas numur 2, tas ir no otrās puses. Rekas autostāvvieta, privātais sektors. Ej, nost. Arī viss peld. Rocīgi, ka nevienas laivas nekur nav. Parasti cilvēki izvelk laivas un peldas šajā brīdī. Ai, nabadzīņi. Oi. Kaut ko tādu tiešām pirmo reizi mūžā redzu. Pavisam nesen cilvēki pabeidza renovācijas tur tajā ēkā. Un viss ir noplūdis. Mēģināšu šķērsot ielu. Oba! Rītceļiem. Opa! No te jau ūdens zāles arī. It kā vēl nesmird arī. Notek ūdeņa laikam vai kanalizācija. Te varbūt vēl nav. Kaut gan bišķi kaut kas smaržo. Maz var paiet. Opā, ka tur vairākas mašīnas noslīkušas. Mēģināsim apskatīt, kā izstās. Laikam šis rajons ir skarts visvairāk. Tam būtu jāaiziet vēl uz centru. Kā pie pasāžas arī viss aplūdis. Šādi grūž ārā Toyota. Ej, tu nost. Kauģiks apstājies, te viss ir zem ūdens. Pagaidām ūdens var nesmirt, vienkārši netīrs. Kāds tur pauzē. Izstās, ka ūdens turpina vienkārši nākt uz augšu, tā kā no zemes. Burbuļo visu. Ļoti interesanti. Iespējams, ka būs ļoti sildīga skaņa, jo man ir ūdens keis virsū kamerai, bet nu, redzēs. Kā tur paiet? Kā iet pa ceļu. Galvenais neiepisties ūdenī. Oi, nos tur viss arī aplūdis, visa iela. Mīps, viss ir noplūdis. Kaut ko tādu pirmreiz mūžā redz. Ej, te nost. Nu jā, par šo vēl ilgi runās. Tas var iet tālāk, izstās, ka tur. Jā, bišķiņ augstāk paliek. Šitas ir ilgas ūdens tornis. Interesanti, vai būs kaut kāda traucējuma ar ūdens apgādi. Gelentvagens un džipiņš brauc palīgā. Labs.
izskatās. Kaut kāda noplūde jau ir. Gēls man liekas nogriezās, pareizi dara. Četras mašīnas. Viņam ko, tu sodiņu uzlikti visu? Vai kas tas, kas papīrīšiem? Nē, papīrīt, ka remontē te patās kaut kur. Ok. Tā remonta reklāma, jā, nopietni? Jā, kāds uzlicis reklāmas savējās. Reku, no, šitā biznesa jāved, skaties, jā. Ej, tu nost. Ekonomika strādā. Abi ģimnāzijas izstāsta, ka tur stadions nav noplūdis, ne? Ir arī, nav tik traki kā te, bet ir. Ej, tu nost. Nezinu, vai var tur tālāk aiziet bišķi. Tas ir evakuators tur, ja? Ej, nost. Nu jā, kāds savādāk, ja? Tiguans jau arī neizturēja. Es nezinu, tur var iet vēl dziļāk. Jelgavas valsts ģimnāzija. Pētera iela pilnībā plūdusi. Nāk, Dievs, nabadzīņi. Es gribu iet tālāk, jo tu patiešām dziļš. Reku šorti jau izmirkuši. Reku čalīts ar Ričuku. Pastīties kā pilsēta, šajā pusē izstās. Ej, nost. Nu jā, tur ļoti dziļi. Te vēl kaut kā viņi tiek ārā. Nu skaidrs, jāiet tālāk, tad jāiet atpakaļ drīzāk. Jāpasaka. Es pašam nenoslikt. Jā, te kaut kas tiešām nav kārtībā ar notek kanalizāciju. Ko, ejam tālāk? Visu jau brienam ārā. Stāviet aplūdes arī visa. Tad nav tik traki. Tur viss bēdīgi. Aiziet jau kāds Lietuvas šosei, tur pavisam lika bēdīgi. Viss peld. Šitiem bišķiņ paveicās tur tālāk. Viņa nebija tik zema. Vai ne? Reku Beha iebraukus arī jau. Ej, nost. Nu, laikam kamerā nevarēs redzēt. Jā, viens aiz otra vienkārši tā kā brauc iekšā, tā kā muša, zin kā pielīp un viss. Mācam tālāk. Nu, te bišķiņ rajončiks atplūdis, bet nav tik traki, vēl labi kāja augsta. Jāiet tālāk. Kā laikapstākļi uzlabojas. Centrālā daļa pie Rimčika izskatās, ka pilnībā izturējas, tikai luksfori nestrādā. Kaut kāds zaraņš tur mētājas. Reku, tur jau interesantāk paliek. Tuvāk gaisa tiltam. Mēs papētīsim. Reku, te Pasta iela mums ir aplūdusi. Gāja pārē. Ne tik traki. Kaut gan ne, diezgan traki. Bijis noslikuši bekas. Te vēl ir izbraucams. Jā, šitai Behai un Audžikam ir pakaļā. Reku, tur tad tanī pusē vēl dažas noslikušas mašīnas ir. Lietas bišķiņ turpina līt vēl. Nu jā.
Jāaiziet jāpaskatās, kas tam pusē notiek. Tur it kā arī bija diezgan labi skarts. Daži salauzti zari, pāris koki. Pārāk traks nekas šeit neizstās. Jā, nu, pārāk traki šeit vēl neizstās. Arī, ka komunālajie pakalpojumi jau kaut ko taisa. Seku likvidācija, diezgan operatīva. Te bija šī noplūdes, jā. Iet vairāk uz to pusi, kā tur diezgan krietni vairāk ūdens. Pāris salauzti zariņi, nekas traks. Vispār šajā gadījumā var diezgan just to veco padomju ēku kvalitāti un tehnisko stāvokli. Kā, principā lietas laikā vienkārši jau cauri visām šuvām ķieģeļiem vienkārši gāja ūdens. Daudz rakstīja, ka paģīši ir arī tur slīkst un viss kaut kas notiek. Jāpaskatās, tur it kā tur tā satiksme lēnāka, tur varbūt interesantāk. Te mūsu skatienu atveras neliels korķis, acīm redzot, tur jābūt kaut kāda plūde. Pastīsimies bišķiņ stacijas parku, kā tur viss izstās. Jā, tur bišķiņ peld. Jā, stacijas parks tāds baigi sagāzies arī neizstās. Jā, labi, pastīsimies, kas tur darās. Kādam ļoti nepaveicās ar eksāmena kārtošanu šajos laikapstākļos. Tu nost. Kāpēc izgāzi eksāmena iebrauc ūdenī? Labs. O jā, te ir smuki. Te mums viss peld. Kā redzēt, te bija ūdens līmenis diezgan augstāks. Maz te mums līņi kaut kādi ir. Tur izskatās, ka tur tālāk stāv sūdu vedējs. Jautājums, cik droši ir staigāt pa šitādām te pa šādu ūdeni. Betonvedējs arī. Bērniem prieki. Nu jā, var bišķiņ smaka ir. Kanalizācija liek tomēr arī te kārā visa. Visiem, kam ir džipiņi, tagad lielie prieki. Nu, te kaut kā viņi tomēr izbrauc. Globālā sasaušana. Nu jā, tur visa sēta ir aplūdis. Jā, eita nost. Nē, tur nav tik traki vēl. Tad tomēr viena tā jota izstās ir noslīkusi. Kaut kā tā te vien tālāk. Skatās, kas notiek promenādē. Daži sagāzušies koki vēl. Bet jau viņus ir sazāģējuši. Sekas tiek likvidēti. Bet diezgan operatīvi, jā. Pagaidām vēl neredzēju nevienu mašīnu, kura būtu koks uzkritis. Šis tas bija sagāzies jau. Ok. Tuvāk promenādē arī tikai mazie zariņi, nekas īpašs. Reklāmas stāvs ir vienkārši noslīpēts. Kā tas interesanti notika.
Jāpaskatās, kas darās ar ūdens līmeniem kuģīšiem. Vējš ir jūtams. Nē, te it kā viss bez nekāda bojājuma izskatās, ka nav nodarīti. Ka dažas puķas ir izpūstas no puķu plodiem. Ūdens līmenis ir jūtami augstāks. Jā. Tas ir kā parasti pēc lielām lietām čaļi peldās. Eitanos trakie. Jā, bišķi smird arī tas ūdens. Gan jau, ka visādi notekūdeņi tur tikuši. Tā kopumā viss te ir ok. Kādi vadi te karājās. Tas laikam no maratona paldies. Tas ir kaut kas. Jau pilnīgi taisa palīt no visā. Jā, tikai smird bišku. Tā kopumā izskatās viss ok. Pie Jelgavas muzeja daži zari ir aplausti, bet nekas traģisks nav noticis. Meža fakultāte vispār izskatās nav skarta. Nekādā veidā. Saka, ka pie gaisa tilta tur viss rajons ir noplūds, būtu varbūt jāaiziet jāapskatās. It kā vējš tā kā turpinās visas lietas, it kā pastiprinās no redzēs. Katoļi iela izskatās bišķiņ vairāk skarta. Tas diezgan masīvs koks guļ. Nu jā, te ir tikai zari. Te kaut kas diezgan liels ir sagāzies. Tad drīzāk jau sazāģēja pēc tam, lai neapgājušas. Varētu būt, ka te viss apgāzies. Tāds bišku apokaliptisks skats. Te arī tos zarus apzāģēja. Diezgan operatīvi visnībā, visu dienesti darbojas. Tur sētā kaut kas apgāzies. No tā jā. Jāiziet jāpastās, kas darās autoostā. Jā, nu te faktiski visas kokus likvidēja. Jā, šito ar saknēm esam redzot izlauza. Nu tā, smalka. Tā kopumā arī nekas traģisks. Nekas nav noslīcis. Viss sazāģēts un sagatavots diezgan ātri, jā. Pie pasāžas it kā visa iela bija aplūdus, nu jau ūdens ir prom, tad nav tik traki. Kas ar autoostu darās? Te arī viss ok, tikai mazi zariņi metājās kaut kur. Nu jā. Fēniks Lombardi darbojas viss čikiniekā. Tas, kas tur pie garāžām notiek. Opa. Nē, šis rajons viņš visu laiku tā izskatās, tas nav katastrofas sekas, viņš vienkārši tā izskatās.
būsim neglīts. Nolaists. Opa. Te arī viss ok, tikai dažas peļķes. Opa. Tie krūmi vienkārši aug. Nē, šeit izstās pat neviens koks nav sagāzies īsti. Nu superīgi. Ejam tālāk. Centrā viss forši. Nekas nav sagāzies, nekas nav aplūdis. Daži koki tikai sazāģēti. Jā, arī nekas traks nav. Šos kultūras nama izskatās pāri zari ir aplūzuši pat pagaidām. Neviens nav vēl ticis viņam klāt. Kas tāds traģisks arī nav. Kam vajag malku? Tālāk viss ok. Kopumā tas arī ir viss. Pa centru viss ok. Vējš tikai puš. Visi paziņojumi dēļ ir pilnībā noslīpēti. Vajag interesants. Vējš, nu jā, vējš slīpē. Tad viss mētājās. Nekas nav noticis. Katoļa iela it kā bija aplūdusi, tagad vairs nav. Skatāmies tālāk. Jā, reku pasta iela bija aplūdināta, vairs nav, ja kāds pazaudēja savas ceļazīmes. Viņas tā aplūdis. Opa, neko vēl viena. Ceļazīme pat nemuzīmes. O jā, šeit viena liela koka sagāzi. Ļoti žēl, smags koks bijis. Viss jau arī sazāģēts. To laiku viņu paspēja interesanti. Ejam tālāk. Jā, šeit neizbrauks. Pat ļoti gribēs. Parks, vienkārši daži zareņi mētājās, nekas traks. Vien vēl nav sakārtots tikai. Tur vēl bišķiņ zareņi. Kur te jābūt vienam sagāzušam kokam, kur vajadzētu saplaust. Ņemot vērā tik spēcīgi vētra, tisnībā te viss ir diezgan labi izturējis. Pilnīgi nekas traks. Daži zariņi vienkārši mētājies te. Raņa parkā vismaz nav tik traki kā Kaugurlas. Pavisam bēdīgi bija, spriežot pēc TikToka. Tikai viens koks sagāzies, pareiz tikai zariņi. Viņš jāsakārto un viss. Gadsimta vētras tīri labi izturēja. Kurš koks bijis? Tur vēl viens. Jā, tad bērnu laukumiši viss tas sagāzies. Tā kopumā nekas traks. Šito pat aplauzi nevis ar saknēm, bet vienkārši pārbūs eitu nost. Interesanti.
Paskaties arī plaust. Kas traks. Tā vēl nav tas trakēties. Tā arī noslīpēts. Viņam stabs. Bišķiņ zari sagāzušies. Šis ir stacijas parks. It kā nekas traks ar te nav. Šis tas vienkārši metais uz zemes, bet tas arī ir viss. Izskatās, man te tikko ziņoja, ka aiz gaisa tilta tur viss rajons noplūdis. Es vismaz došos tur apskatīt, kas un kā. Nepagarē, ka tur bišķi peldās kaut kas. Jelgavā šobrīd ir savs ūdens parks. Pavisam neliels. Saulīt sāk spīdēt. Jautri. O, jā. Tas jau smuki. Vismaz tīrs ūdens. Visam dzidrs. Peldam bērns, tie būs šeit. Tā, tagad esam pie dzelzceļa stacijas, nu, kas te vēl ir dzelzceļa muzejs peld bišku. Nu, bišku, bet tā riktīgi peld. Cerams, ka eksponāti nav skarti. Pastīsimies, kas darās aiz gaisa tilta. Cik man te sūtīja, tur izskatās, ka viss trakākais. Līdz jumtam, tā teikt. Signalizācija nestrādājas. Bēdīgi. Opā, reku te vēl kaimī māja bišku peld. Tā, otrai pusē karam ir darbnīca, bet nevar zināt, ir viņi noslikuši, nav. Šeit redzēt. Tā nav tik traki, jo patrati ir atlūduši. Dodamies tālāk. Te mums bišķiņ tilts jau sāk brūkt. Dodamies tālāk, tur it kā kaut kam jāpārnāpāt. Mums tikai viens koks sagāzies. Turpinājums arī. Nu, tad mazi pūdiņi. Šis tas sagāzies. Tikai maz zariņi. Tas interesantāks, ko liek. Cik man zināms, visa šī iela bija īstenībā diezgan dziļi zem ūdens. Tagad jau tā kā šis ūdens ir aizgājis. Bet šis ir palieks, tikko redzēju šāli strēbā ar ūdeni no mašīnas ar spainīti. Bēdīgi. Šeit peldās. O jā. Mums varēs kājas izkalot. Sauģiks, kuram nepaveicās. Burbulīši.
Nu jā, tā vēl diezgan ir. Jātājums, vai vispār droši tev, jo pa šitiem asfaltiem, ja kāds izspulojums ir. Neiebrūk nekur nekas. Te viens noslīts saudziks. Mēģināsim iet pa nomalu. Opa! Vai kādam ļoti nepaveicās. Opa! Jā, oi, jāpasaka, tur tā jota peldās. Jā, visi dārzi aplūduši. Oh, fuck, viss pirmais stāvs. Reku te piknika vieta, visi zem ūdens, pa pašam galdam. Reku tur Fordiņš peldās. Jā. O, jopcik, reku tur audžiks līdz pašām durvīm, gan ir izlīdz logam. Šitā laikam ir tā traģiskākā vieta Jelgavā. Ej, nost jauna māja, pilnīgi jauna māja. Pilnīgi jauna smuka māja. Visu peldās. Nabadzīņi cenšas tur strept ārā kaut ko ar lāpstiņām. Pat īsti var izdarīt. Reku noslīdis audžiks. Divi noslīkuši audžiks. Viens ir vecs, viens ir jaunāks. Visi dārziņi, visi ir noslīdis. Škoda arī zem ūdens. Nu jā, šis laikam ir tas traģiskākais, kas ir pilsētā. Šiem čaļiem galīgi nepaveicās. Galīgi garām ir ar lietām, ar notikām. Kā pavisam neslīdz šis pasākums. Nu jā. Mēs kaut kur uz centru. Uzbūvēju šito es te neko. Nē, viņi visu laiku šitās līkstas šeit? Jā. Jā, jūs arī šeit dzīvojat kaut kur tomā, vai? Nu, es tur tālāk plāčēju. Jā. Īsākot, viņiem šis tā kā regulāra problēma, ja? Jā. Šoreiz trakāk, laikam nekā Te jāatprāt, šo mašīnas ir beigts. Mašīnas šitās tiešām, jā. Tur viss slikti. Visi pirmie stāvi, jā. Nu, labi, tas ir jādod savu ģeliku atved, lai nedod sāram kaut ko. Jā, pilnīgi dirsā. Diezgan ilgi jau šeit ūdens stāv. Šito man sūtīja jau nakts vidū viss jau sācies. Un reāli sanāk tā kā no paša rīta un tagad ir kaut kur pāri 4. Un reku Gēlēm Fāgienu atvedē, lai pilds ārā kaut ko. Maleči. Tur vienkārši miskas peldās. Visa iela aplūdus. Kad pēc māja obligāti jāskatās, kas te ir ar lietas noticēm. Savādāk var šādā.
situācijā iegrāpties. Cilvēki izklaidējas. Nu jā, te jau ir Rīgas stilā. Reāli tilts grūk no abām pusēm. Tādās vai par viņu tagad vispār ir droši pārvietoties, vai tagad jāskrien pāri uz otru pusi. Normāli. Būs jāiet pāri. Tāds ir domāts. Nu jā, brutāli. Ok. Nu, te izstās ok. Turpināsim kustību. Gandrīz tā pati situācija kā Rīgas tiltiem. Tas pats scenārijs. Es nevajadzētu droši pārvietoties. Parāli kā šie ierobežojumi izvietot ir tā, ka man būtu jāpiet pa labo pusi. Tā tev jāpiet. Tas ir droši. Interesanti, jā, te ir reāli nopietni konā brīdī. Ok. Reku stacijas iela. Te arī viss peldās. No šīs puses pat laikam nav iespējams apiet. Nu, stacijas iela arī peld. Pat līdz pašam vakaram. Kādam tur jautri. Jā, te es laikam pat nedošos tālāk. Pilnīgi viss peldās. Runas paliek augstāks. Jā, ir interesanti. Oi, tur daži ļoti neapmierināti cilvēki. Ļoti skaļi uzrudas. Izsaka kritiku par Eiropas Savienību. Ok, pustamies tālāk. Nu, centrālā daļa augstienē jau ir sausa. Tā kā nekas nebūtu bijis. Tikai atgādina visādi zari. Atklausa zari arī. Man tur vēl bišķi nūjas balts. Jāaiziet bišķi tuvāk otrai valsts ģimnāzijai, nepastās, kas tur darās. Pasta ielas krustojumā turpina peldēties, kā līdz šim. Īstenībā diezgan lēni tas ūdens aiziet. Acīm redzot, laikam pie ģimnāzijas būs tas pats, kas no rīta. Jāaiziet, jāapskatās. Nu, ne, ka tas ir salauzti zari. Skvērā. Šeit ir zalīti, šeit ir baigi augstceļš. Tālāk. Tur jau vajag etalātors vienu baldu par prom. Un tur mums ir Venecija. Ej, tu nost. Jā, te tāds satiksmi diezgan ievērojami. Cilvēki iet ārā skatīties. Bišķiņi iestrēguši. Līdz sētā nav tiksis vismaz. Es zinu, cik šeit dziļa. Signalizācija nestrādājusi. Es te varēšu iziet? Tā normāli diezgan silti. Silts ūdens. Wow. Вот это. Не, YouTube. Да, YouTube.
А завестись получается, не? Или просто стоите? Завестись не получается или просто стоите? Заебись, я снимаю. А, вы тоже? Ну, окей. Я тоже плохо. Nē, visiem ir kontents tagad, jā. O, paties kādu viļņu, ev. Te var surfot. Te var riktīgi surfot. Ej nostur līdz pašai tā ielai. Te ir vēl viens tiktokers. Wow. Bet kā vējš jau sāk celties atkal. O, reku čeļ ar ričkiem. Vai sakot, kam traģēdija, kam pasākums. Ej, tu nost. Kā tie Luxfori vēl strādā? Tur vēl viss turpinās. Jā. Te vajag laivu, nevis velosipēdu. Ko viņi dara? Oi, Toyota tūlīt apstāsies. Slikta ideja, slikta ideja. Čaļi, jums būs labi tūlīt. Aiziet surfošanu. Nē, izskatās, ka Toyotas var izbraukt šitam cauri. Laikam jāpērk Toyota. Ej, tak tu nost. Nav, reku tur baltiņš viens mētājās. Ai, man kāds zvana, bet es negribu atbildēt. Ai, garāžas aplūdušas. Šaize. Kādam nepaveicās. Jā, normāli pastaigāties. Kad šādiem ričikiem dodas tālāk. Jā, jāizdomā, kur doties. Šķērsosim ceļu. Reku zaļais iedegās. Var iet pāri. Venēcija. Ej, tev nost. Tā, paga. Kur, lai es dodos tagad? Laikam tā sliktākā vieta, kur šobrīd atrasties. Jā, tā ir. Jā, kas darās ar ģimnāziju, man interesanti. Vai viņam nav visi pagrabi? Pārvērtušies par baseinu. Varbūt pateikt. Jā. Kas tur peldās? Ko baltiņš izdzīvoja. Okei. Okei. Jā, izskatās jau smuki. Šitas tiešām jāiemūžina. Iespējams, ka ar jauniem klimatiskiem apstākļiem tas būs kaut kas regulārs. Varbūt arī nebūs. Cerēsim, ka nebūs. Blogeris uz busa tur smēķē. Izpušamo lēli izvilkt. Tas ir labs. Reku. Kāda Toyota brauc garām. Jāiet pāri, kam ir zaļais, tad to nobrauks laiva. Ziet Toyotā. Nezinu, var redzēt kamerā. Davai, nāc. Te kā Jelgavā ir. Jelgavai apokalipse nedraud. Viens tur ar piepūšamo balodi, citi ar kaut kādu pat Toyotu vecu. Lietas sāk līdz. Šaize. Aiziet. Pārāk liela vīdiņa. Normāli, matracis un trols, kas vēl vajadzīgs. Aiziet. Lēns, laba ideja. Tur vēl viens tur. Nu, ja kam traģēdija, kam svētki, vai ne? Kas tas, kā kāds piepūšamais kakadu? Labs. Ne, varbūt tas brauciens maksā 5 eiro. Vienkā var bišķiņ piepelnīties. Labi, laikam jādodas prom no šī. Oi, tur nabadzīņi iet, laikam. Ar visu savu mantu. Nē, izsakot, jādodas prom no šeit, kamēr vēl var.
Tādi mākonīši diezgan tumši nāk virsū. Nu tā, šā ir kaut kā diezgan nopietnā traila, kur vairāk koki ir sagāzušies. Es nezinu, neriskēt iet tur iekšā. Tas ir aplūdis un daudz collateral damage. Jā, tas diezgan smuks ozols bijis. Ļoti žēl. Jā, lietas laikam. Jā, tur mašīnas arī līdz logiem. Šausmas. Visu peld. Nu, kas bija gatavs šim pasākumam, tas bija gatavs. Tātad Beha un Auģiks stūplānē. Šitie laikam jau ir redzēti. Bet tāpat. Jā, lūdzu mazāk reāli nepaliek. Ohoho, cik redzīgi. Viļņi. Jāizvairās no autobusu viļņiem. Nekad nebija domājis, ka to tādu varētu pateikt. O, nē! Šis ir riktīgs skūteris. Tā, spiedzi baltais krīst. Domāju, ka izmantoju. Šausmas. Klimata pārmaiņas LV. Ej, mums tur viss noslīdis. Viss pirmais stāvs. Jā. Nu, kā ir, tā ir. Ja tad cilvēki mēģina dabūt ārā savas mašīnas kaut kā. Vai ka Opelīts vēl viens jau spīd elektrika pa galam jau. Spiegtais zem ūdens. Laikam noslīdus jau pavisam. Jā, tur nerealizēt cauri. Tur viss tā iela, kur otrā ģimnāzija pilnībā ir aplūdināta. Es jau biju domājis, ka man tik tā traki nebūs un beigās nothing līdz Jā. paukiem. Nu, te ir riskanti ieta, tur var būt kaut kāds bedres vēl kaut kas, šis jau nav tāds ceļš ar segumu. Šausmas. Kaut kā tāda īstenībā pirmoreiz dzīvē redzu. Jelgavā nekas tāds it kā nav bijis manā mūžā. Vesela virkne mašīna, visas noslīkušas ar kopus, pilnīgi pa galu. Pēdējā aplūdes vieta Raņa ielas krustojums. Tā. Opā, Merces apstājies. Un ripo tālāk. Labi, ka kebabs nav aplūdes. Varbūt kāds pazaudējis daļas. Padoms. Jā, nu tā laikam arī viss. Galvenais, ka lietas jau atgriežas atpakaļ. Iespējams, ka visam šitam būs diezgan interesants turpinājums. Nekas vēl nav beidzies. Un kā Auģis izbrauc. Līdz to strādā, visi iet. Vēl pāris aplaustu koku. Netiek teikt. Ļoti žēl. Nabaga cēriņi. Labi, ka tas ozals vēl stāv.